Tēvs, par tavu brīnišķīgo dienu, ko tu esi dāvinājis, tā ir nākusi no tevis, Dievs, lai mēs patiešām dzīvotu tavam godam un tavai slavai, lai mēs meklētu savu prieku savā kungā, mans Dievs, un patiešām dzīvotu un staigātu tavu vārda patiesībā, tavā gaismā, kungs. Kad visas tās lietas, mans kungs, kas šodien varbūt nospiež mūsu sirdis, varbūt šaudās pa mūsu prātu, mans kungs, ka mēs to visu spējam atdot tev, mans Dievs. Un es tev pateicos, kungs, tad, kad mēs dodam, tu vienmēr paņemi. Tu paņemi tās prom, mans kungs, un paldies, ka tavu palīdzību nāk īstā laikā un īstā brīdī, un tu zini katru ikvienu. Kungs, kas mēs šeit esam un kas mēs arī neesam, Dievs, bet mēs tev pateicamies, ka tu, kungs, esi dzīvs un varens Dievs, ka tu dari savu iesākto darbu pie mums katru ikvienu, un ka tu stiprini mūsu grūtos brīžos, ka tu palīdzi mums, mans kungs, iet uz priekšu un augt ticībā, sakņoties tavu vārdu patiesībā un pieņemt tavu vārdu par vienīgo patiesību, kungs. Un es tev pateicos, Dievs, ka mēs esam tavu bērni, dārgi atpirkti, mans kungs, un ar dārgām Jēzus Kristus asinīm, mans kungs. Es pateicos tev, Dievs, ka tu visu esi paņēmis prom un tu esi darījis mūs par jauniem radījumiem, kungs, un mēs piederam tev, Dievs, un patiešām, ka mēs esam tavu vārdu patiesībā, mēs piederam tev, bet tad dažkārt mēs izējam no tavu vārdu patiesības, kungs, bet tāpat tu, mans Dievs, turi mūs, mans kungs, savu acu priekšā, Dievs, un tu gādā un rūpējies par mums, lai mēs atgrieztos pie tevis, lai mēs atzītu vienīgo patiesību, kas ir tavs vārds, Dievs. Paldies tev, ka mēs atzīstam tavu patiesību, tā mēs esam brīvi, Dievs. Pateicība tev, kungs, ka šajā dienā, mans kungs, skanēs šīs dziesmas, šī slava, šī pielūgsme tev, mans Dievs, ka mēs varēsim pienākt pie tavu žēlastības troņa, kā tava līgava kopā, kā tava draudze, Dievs, slavēt un priecāties, mans kungs, un patiešām tuvoties, meklēt tavu vaigu, mans Dievs, meklēt to, ko tu esi apsolījis saviem bērniem, Dievs. Pateicība tev, kungs, un lai mūsu mīlestība nav tikai par to, ko tu vari dot, Dievs, bet par to, mans kungs, ka tu esi dzīvs un varens Dievs, ka tu esi mūsu debes tēvs, ka tu esi aizgājis mums mājokļus sataisīt. Paldies tev, kungs, paldies tev, Dievs, ka tu esi dzīvs un varens Dievs, mans kungs. Pateicība tev, pateicība tev. Pateicība, Jēzu, ka tu esi ceļš, patiesība un dzīvība, un ka mēs varam kopā ar tevi staigāt, kopā ar tevi iet šo šauro ceļu. Paldies tev, neļauj nevienam izrauties no tavas rokas, neļauj nevienam atkāpties no tavu vārdu patiesības, palīdz mums turēties pie tava vārda, mans kungs, palīdz, mans Dievs, sakņoties arvien dziļāk un dziļāk iet tavu vārdu patiesībā, kungs, un patiešām, mans kungs, reizēm var likties, kaut ar mani viss ir kārtībā, Dievs, bet kad tu ieskaties mūsu sirdīs, tad, kad tu izgaismo ar savu vārdu mūsu iekšējo cilvēku, Dievs, tad mēs bieži ieraugam, kungs, šīs nepareizās lietas, un mēs saprotam, ka bez tevis mēs nenieka nespējam. Kungs, rādi šodien, mans Dievs, rādi šodien, mans kungs, mūsu patieso sirds stāvokli, mūsu iekšējo cilvēku, kā tu to redzi, Dievs, kā tu to redzi, mans kungs, ne kā to redzu es pati, kā to redz mans brālis vai māsa, mans kungs, bet kā tu to redzi, mans Dievs, kā tu to redzi, mans kungs, vai patiešām es esmu derīgs draugs tavam godam, vai es padodos tev, mans Dievs, vai tava gara uguns, mans Dievs, ir uz manis, mans Dievs, vai tavs garas svaidījums mani māca, mans kungs, vai es patiešām esmu draugs tavam godam, Dievs, palīdzi, mans kungs, palīdzi, Dievs, ieraudzīt visu, kas jāieraug šodien, palīdzi atmest visu, kas jāatmet, Dievs, palīdzi, mans kungs, palīdzi neturēties pie tā, kas nav mūžīgs, Dievs, bet turēties pie tā, kas ir mūžīgs, kas ir paties, kas ir svēts, mans kungs, palīdz, Dievs, mums katram ikvienam, un mēs lūdzam, darbojies svētais gars šodien, mūsu vidū darbojies,
un pagodini Jēzu, mans Dievs, pagodini Jēzu, mans kungs, jo mums ir jāredz, mans kungs, ar garu acīm, mums ir jādzird ar garu ausīm, mums ir jāsajūt garā, mans kungs, no tava gara saņēmuši kā apliecinājumu, Dievs, kā nostiprinājumu, kungs, tā tikai mēs spējam iet uz priekšu, mans kungs. Es pateicos Tev, Dievs, ka Tu esi varens un liels Dievs, ka Tu neesi mūs izglābs, lai mūs nosodītu, lai mūs, mans kungs, pazemotu, Dievs, bet Tu esi mūs izglābs, lai mūs celtu, mans kungs, lai stiprinātu, lai atjaunotu, lai piepildītu, lai pamācītu, Dievs, lai, kungs, izņemtu ārā visu to lieko un nevajadzīgo, Dievs, un iedot to, kas ir Tavs, mans kungs, tas brīnišķīgais Tavs vārds, kas stiprina, kas veido, kas māc, kas vada, kas ir paliekošs vārds. Paldies Tev par visu. Tev, lai ir gods, Tev, lai ir slava un pateicība Jēzus vārdā. Amen. Gods, lai Dievam Kristus nācis, visus grēkus izpirkdams, uzvarējis elles spēkus, dzīvību mums dāvājis. Slavējiet to kungu tautas, viņš ir tas kungs un Dievs. Mūžīgais, patiesais, aleluja. Savu draudzi līgavu, gara dāvanas tai debis, svaidījis to uzvarai. Slavējiet to kungu tautas, viņš ir tas kungs un Dievs. Mūžīgais, patiesais, aleluja. Baltas drēbēs apģērbis, kas ir svēto taisnie darbi, gara spēkā darīti. Slavējiet to kungu tautas, viņš ir tas kungs un Dievs. Mūžīgais, patiesais, aleluja. Sava draudzē līgavā, gatavoto kāzu dienai, ievedīs to godībā. Slavējiet to kungu tautas, viņš ir tas kungs un Dievs. Mūžīgais, patiesais, aleluja. Savu draudzi līgavu, gara dāvanas tai debis, svaidījis to uzvarai. Slavējiet to kungu tautas, viņš ir tas kungs un Dievs. Mūžīgais, patiesais, aleluja. Viņš savu šķīsto, baltas drēbēs apģērbis,
kas ir svēto taisnie darbi, gara spēkā darīti. Slavējiet to kungu tautas, viņš ir tavs kungs un Dievs. Mūžīgais, patiesais, Aleluja. Pielūdziet, godiniet, Aleluja. Mūžīgais, patiesais, Aleluja. Pielūdziet, godiniet, Aleluja. Mūžīgais, patiesais, Aleluja. Pielūdziet, godiniet, Aleluja. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs Tev varam pielūgt garā un patiesībā. Katru brīdi, katru laiku, kungs, nemitīgi Tevi piesaugdami, kungs. Jo Tava gara spēks ir mūsos, kungs. Gara ķīlai mūsu sirdīs, kas sauc abā tētīt. Paldies Tev, pateicībā Tev, ka Tu esi darījis mūs par svētgaru mājokļiem, kungs. Ka mēs esam tikai piedzīvotāji šeit virs zemes, ka mēs mūsu mērķis debesīs, kungs. Ka Tur ir mūsu ilgās un ticības mērķis, Dievs. Paldies Tev par to, ka Tu esi apsolījuma Dievs, ka Tu visu piepildi pēc savu žēlastības varna spēka mērā, ka Tu esi mūsu kungu, kungs un ķēņu ķēniņš, ka Tu esi visunieks, visa kungs. Tas stiprini mūs šodien. Runā svētais gars, māci un vadi, atklāj mums savu prāna gribu mūsu dzīvēs, kungs, ka mēs staigājam uzvarā svētā dzīvēm, ka mēs staigājam Tava prāta gribā, Dievs, ka prieka pildība ir mūsu sirdīs, kungs, ka Tu esi piešķīris uzvaru un jaunu žēlastības dienu šodien, kungs, ka brāļu māsu vidū mēs varam Tevi pielūgt, slavēt ar pateicību, ar gaveliem, Dievs, ka dzīve ir mūsos, ka mēs esam izglābti, ka mūsu vārdi raksti dzīves grāmatā, kungs, ka Tu šodien atkal mūs atjauno, ka Tu mūs stiprini, ka Tu mūs atjauno un stiprino jauna un jauna, Dievs, ka Tu mūs pabaro, kungs, ar spēka dzīves mūžgo vārdu, kungs. Paldies Tev, ka mēs esam šī derībā, kungs, ko šodien atkal varam atjaunoties tanī, kungs. Paldies Tev, pateicībā Tev, ka Tava miesa ir lausta, kungs, par visiem cilvēka bērniem, un ka Tava asins ir izlietas, kungs, par visu pasaules grēkiem. Tas šodien pagodīs savu vārdu, lai daudzi nāk pie patiesības atziņas, Dievs, kas ir maldu ceļos, kas ir nomaldījušies, Dievs. Visur uzrunā, kungs, lai Tavu balsi dzird, kā apsolījuma vārds, kungs. Atgriez pazudušās avīs, atgriez, kungs, stiprini katru ikvienu, kungs. Uzvarā svētai dzīvei, Dievs. Mēs Tevi godinām, mēs Tevi slavējam, kungs, un mēs gribam dzirdēt, ko Tu runāsi svētais gars šodien. Ko Tu dāvāsi mums katram ikvienam, Dievs, uz mūsu slāpēm un ilgām. Pabaro un paēdini, kungs. Dāvā to, ka kāro mūsu sirds. Tu zini lielais sirdžu pazinējs. Dāvā mums to, pēc ko mēs dzenamies, kungs, un stiprinim, lai mēs nepiegūstam dzīties pēc Tavas valstības, ka Tu mums visu citu piemet un dāvām. Pagodini savu vārdu, kur 2 vai 3 ir Tavā vārdā, kur viņi pulcējušies tautās, valodās, nācijās. Pagodinies varna spēkā, Dievs, lai Tava gara svētībām ir par visām kalpošanām, lai Tava svētgara ugunskrēņi par draudžu altāriem, Dievs. Aizdedzini, kungs, met ugunī katrai vienas sirdsņēmās, Dievs, lai mēs esam dedzīgi un gatavi, kungs, Tavai nākšanas dienai, lai tā mūs nepārsteidz, lai mēs esam nomodā Tavos darbos, slavā un pielūgsmē Tevs. Visu godu un slavu mēs atdodam Tev. Svētīts Kanāns, svētīt ar Jerusalēmē, liela ķēniņa pilsēta. Mēs svētam ebrejus visā pasaulē un svētam arī viņu atgriešanās no visām tām izkaisītām vietām, no tām pasaules valstīm, kur dusmu kvēlēt viņus ir izkaisījis. Atved viņus atpakaļ mājās, Dievs. Tev par godu un slavu un pasaulē par liecību. Visu godu, visu slavu Tev, Dievs. Jēzus vārdā. Āmen. Tu esi kungu kungs, valdītu, valdītu, uz troņa augstībā. Esi godināts, svētie un eņģeli, dzied slavu ķēniņam, Dievam visgods, Dievam visgods.
Dievam visgods uz mūžiem. Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Man dzīvi dāvāji, tai jēgu iedevi, lai tevi slavētu katru dienu, lai mana dzīve ir tev tīkams upuris, dzīve, kas liecina par kungu vareno. Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Mana dzīve pieder tev, vēlos dzīvot tavai slavai. Mana dzīve pieder vien tev, Jēzu. Mana dzīve pieder tev, vēlos dzīvot tavai slavai. Mana dzīve pieder vien tev. Mana dzīve pieder tev, vēlos dzīvot tavai slavai. Mana dzīve pieder vien tev, Jēzu. Mana dzīve pieder tev, vēlos dzīvot tavai slavai. Mana dzīve pieder vien tev. Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. 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 Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava lai ir. Mēs lūdzam, paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava lai ir. Paņem manu dzīvi un izlieto to sev par slavu. Mana dzīve tava lai ir. Mēs dziedam Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. 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 Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods.
visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Dievam visgods, Dievam visgods, Dievam visgods uz mūžiem. Ceļos krīti vielūds, paudžu paudzēs, dziedot slavas dziesmu Jēram. Tie, kas pirms mums gāja, un tie, kas pēc mums nāks, dziedā slavas dziesmu Jēram. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs. Par varam un troņiem, par valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, Dievs varenais, svēts ir, svēts uz mūžiem. Ja tu pirms esi no grēkiem atbrīvots, dziedi slavas dziesmu Jēram. Ja tu staigā gaismā un viņa vārdu nes, dziedi slavas dziesmu Jēram. Tavs vārds ir varens, tavs vārds, lai godāts tavs vārds, pāri visam kungs. Par varam un troņiem, par valdībām spēkiem, tavs vārds, pāri visam kungs. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, Dievs varenais, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied, svēts ir, vien mēs augsim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied, svēts ir, vien mēs augsim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, Dievs varenais, svēts ir, svēts uz mūžiem.
savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim Tev. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudzē dzied. Svēts ir, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim Tev. Svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudzē dzied. Svēts ir, savam kungam dzied. Svēts ir, vienmēr sauksim Tev. Svēts. Dziesma teic, cik liels ir mans kungs, un mans gars te kunga pāri plūstot dzied. Viņš ir mīlīgs pret mani un labs, viņa žēlastība tiešām paliek mūžīgi. O, mans Dievs, par mani daudz esi gādājis, Tev pretī es savu sirdi paceļu. Svēts, svēts, svēts ir Jēzus. Dziesma teic, cik liels ir mans kungs, un mans gars te kunga pāri plūstot dzied. Viņš ir mīlīgs pret mani un labs, viņa žēlastība tiešām paliek mūžīgi. O, mans Dievs, par mani daudz esi gādājis, Tev pretī es savu sirdi paceļu. Svēts, svēts, svēts ir Jēzus. Svēts ir Dieva Jēzus.
Dieva jērs. Svēts ir Dieva jērs. Vienmēr priecīgs dziedu, ne no vietas es. Vienmēr priecīgs dziedu, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Esmu Kristus liecnieks, ne no vietas es. Esmu Kristus liecnieks, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Daudzi atstāja Jēzu, ne no vietas es. Daudzi atstāja Jēzu, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Es pie Jēzus turos, ne no vietas es. Es pie Jēzus turos, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Sātans rūc kā lauva, ne no vietas es. Sātans rūc kā lauva, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. Ne no vietas, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. It kā koks stādīts upes mālā, ne no vietas es. Dievs svētī, mīļie, katru ikvienu ar patiesības vārdu un patiesības garu. Šī dziesmiņa man atgādināja manu bērnību. Kā vēl man mamma varēja aizvest uz baznīcu. Un tad tur māsa dziedāja tā. Sātans draud ar viltu un brāļi basā. Ne, no vietas es tā sarāgu, briesmu lietas. Tu zini, ka debes valstība nav ēšana un dzeršana, bet miers un prieks svētajā garā.
ir tāds viens 100% patiesība. Nav jāsasaist nevienu bībeles pāntu. Debesu valstība nav ēšana un dzeršana. Tas ir tātad fokusēts uz mums. Jo tās ir piemetamas lietas un daļas. Bet debesu valstība ir miers un prieks. Ziniet, tev ir prieks. Dievs tev ir iepriecinājis. Ir iepriecinājis. Kāpēc tu nepriecājies tad? Kāpēc tu teici, ir prieks un nepriecājies? Es atceros mazmeitiņai, ka uzdāvināja dāvanu, kas viņai patika. Man gan pateica priekšā, ko vajag. Kā viņa iespiedzās? Man bija jāteica, kadreiz ka Jolantiņa bija mājās, un mēs braucam ar mašīnu, un es tēloju, ka mieg ciet. Un viņu man vaktēja, tēti vaktēja. Un es labu acu aizstāju ciet, viņa blakus man sēdi. Kā iespiegsies? Vai, es teicu, Jolantiņa, kā man nāks miegs virsū, tā es tikai tev palūkšu, tu iespiedzies. Un mazmeitiņa tā iespiedzās, ziniet, ka aus aizskrit ne tikai. Tik priecīgi viņi bija. Viņi bija dabūjis dāvanu. Bet Dievs mūs iepriecina, svētceļnieks. Viņš iepriecina visās mūsu bēdās. Nav tik liels bēdas, kurā viņš nevarētu iepriecināt. Tāpēc, ka mums ir dzīvības apsolījumi. Es aizbraucu pie savu tēvu, ka viņš bija pansionātā. Sirds sāp. Neko nevar darīt. Viņš priecājās. Slava Dievam, tu atbrauc. Tagad mēs varēsim kopā paslavēt un priecāties. Un tad viss tur apkārt skatās. Pa ko viņš runā? Viņš taču ir uz beigām, tur skaita dienas stundas, nezinu. Katrs kaut ko vērtē. Viņam ir iepriec. Tie teica, mēs tādu neesam redzējuši nevienu vēl. Uzmāt, tur tāds pirmais mums, šitāds te. Tāpēc, ka debesu valstība ir, kur sirsniņā. Debesu valstība nenāk ārē redzama veidā. Viņi ir iekš jums. Un miers un prieks. Un viņš to piepilda, viņš to ir apsolījis. Amen! Man bija mazbērniem jāteica, es nav solījis, ka es katru reizi parādīšos un man būs tīkliņš līdzi ar visādiem labām lietām, gardumiem. Viņi jau no sākuma, es pat daudz tur viņus lutināju, kā uzreiz, kur tas rokas ir, vai ir vai nav. Es saprotu, ka es viņus pieviļu. Un tu bija jāteica, bet es neesmu solījis. Bet Dievs mums ir solījis. Viņš teica, ka viņš mūs iepriecinās visās bēdās un stiprinās. Tas ir viņa apsolījums. Un tas darbojās. Tam ir jādarbojās. Tev ir kāda tehnika mājās, kas nedarbojās. Ja nedarbosies, sieva tev parādīs, kā darbosies. Viņa tev neliks mieru, kamēr tu nesataisīs. Vai ne tā? Viņa teiks un teiks un teiks. Ziniet, kā tā ir humora. Sieva teica, es trauks nomazgāju, vēl izmazgāju, istabs iztīrīju. Un vīrs teica, pagaidi. Es domāju, ka trauku mašīna mazgāja tas trauks. Un es domāju, es vēļš mašīnu tev visu modernāko uzdāvināju, ka tā mazgā vēl. Un es nopirkam mēs pudekļu sūcēju, kur pat runas sēd virsū un viss iztīri. Un sieva apjuka. Viņa pierakstīja sev visu. Viņa tikai ielika iekšā. Un izņem ārā. Un nospied kāds podziņš. Bet jādara mums pašiem ir. Ja kaut kur labākās tehnoloģijas, tik un tā podziņi tevi jāiespiež. Un kad tu pie Dieva nāk, tik un tā, tevi jādara. Ja Dieva gars ir tevī, tu gribēsi pateikties. Tu gribēsi slavēt viņu. Tāda ir debesu valstība. Halleluja. Un kā tad mācekļi? Kā viņi darīja? Viņi turējās pie to kungu. Amen. Viņi gāja viņam pakaļ. Viņam nebija miera nevienā vietā. Visur sekoja. Visur gāja līdz. Kadreiz viņš atdalies nost, teica, celieties pāri ezeram. Es vēlāk nonākšu. Viņi aizbrauc, viņš jau ir priekšā. Kā viņš nokļuva? Atkal viņi tur gaidīja.
Atcerieties Kornelija namā, kad Dievs uzrunāja Korneliju un teica to dievbijīgo vīru, lai viņš aicina Pēteru Sīmana pievārt Pēteru, ka tas viņam teiks vārdus, ar ko tiks izglābts, pestīts tavs nams, tu un tavs nams. Un ko viņš teica? Tagad mēs visi esam sapulcējušies, lai uzklausītu, ko Dievs tev ir pavēlējis. Vai tu esi nācis uzklausīt, ko svētais Dievs ir pavēlējis svētajam garam? Jo viņš ņem no tēva un dēla un dar tev zinām. Ko viņš tev ir pavēlējis šodien pateikt? Tu atnāk tāds. Kā ir, mīļā sirds? Tā ir tava sirds. Kā tu attiecies pret tā? Tas viss ir atkarīgs no tev. Un mācekļi, ja viņi kaut ko nezināja, viņi droši gāja prasīja. Viņi gāja klāt un teica, kungs, kā būs tava atnākšana? Kāda būs pēdējā laika zīme? Un viņš pamācīja, un mēs to zinām. Mums vairāk nav jājautā. Mēs zinām, ka pēdējā laika zīmes piepildās. Tur rakstīts, būs kāri un kāri daudzināšanas. Amen. Mums te blakus, te pat kaimiņos, ir karš, vardarbība. Kādi mēs esam? Latvijā var izdegt 15 miljonus telefonu krāpnieku. Cik palīdz Ukrainai? Cik palīdz tur, kur ir tās bēdas un ciešanas vajadzības? Latvieši vispār ir devīgi. Apmaksā tur bērniņiem visādas operācijas un zāles. Bet tik un tā. Tas parāda, kā cilvēki ir. Viņi var uz lētām lietām 15 miljonus atdot. Bet tur tagad tie ziedojumi krīt, tagad atkal ceļoties. Tas parāda mūsu sirds stāvokli. Un kā teikt tas sirds stāvokli? Kad tu zini, ka pateic, ka nākošie būs Baltijā. Atklātā tekstā pasaka. Nelaid Žirinovs pateica, vien bumbiņi iekšā Baltijas jūrā un nakts saldā miedziņā viņš viss noslīcinās to Baltiju. Tā kā mēs jūtamies. Tāpat kā Noas dienās, Noas ar saviem cēl šķirst, tie, ko darīja plītei dzēra, precējās, devās laulībā. Un kā mēs? Vai mēs degam Dievam, vai mēs gribam? Vai mēs degam tagad tā māsa, es neatceros, kur tas bija, ka viņam bija komendāta stunda, neļauj staigāt. Viņam ir sapulcs, un viņu noņem uz kurpes nost ar plikām kājām iet uz sapulci. Un viņš apstādina un zina, ka viņai nāves sots ir. Viņa teica, kā tā, tu jauna sieviete, ko tu ar savu veselu dzīvību? Viņa teica, mums testamentu lasīs, mantojumu. Mums tas kungs ir nomiris un tagad mantojums. Dieva gars viņa iedeva to vienkāršo vārdu. Tie teica, ja mantojums, tad ej. Bet viņi dega Dievam, viņi gribēja būt Dieva namā. Viņi gribēja būt kopā to kungu. Kādi mēs esam? Ko mēs gribam? Kur ir mūsu prāts, kur ir mūsu sirds? Ja es teicu, kur jūs manta, tur ir jūsu sirds. Man vajag to vajag, to vajag, to vajag, man vēl to vajag. Kā ir? Dievs jau skatās uz mums. Pēc ko mēs dzenamies? Amen. Man kādreiz, es ar dēlu runāju. Tā kā sirsniņa iesāpās, ziniet, viņi jau negaida man, viņi gaida to, ko es aiznesīšu. Ziniet, bija šītiņa noskumšana. Tu man piekritīsi. Tagad es kādu laiku kaut ko tā nestiem. Viņi tik un tā priecājās. Un tie māca. Ops ir atnācis apriecēs visi vienalga, vai viņam ir saldumu līdziem nav. Mēs priecājamies par ko? Par pestīšanas prieku. Vēl viņš neko nav izdarījis, bet es esmu atpestīts. Mēs te stāvam, un viņš nāks kā zaglis. Viņš vienā brīdī var paņemt. Cik daudz ir tur no māsam brāļiem pravietojumu, ka tie, kas nespējas pastāvēt, viņš paņems, sagatavos kādā veidā, īsā veidā, un paņems prom. Viņš ir žēlastības Dievs. Viņš redz, ja kāds nevarēs uzvarēt, pastāvēt līdz galam. Viņš var paņemt projām. Kāpēc tā notiek? Kāpēc visapkārt tā notiek? 16 gadi nomirs, 30 gadi zem zemes. Dieva žēlastība beidzās, un viņš pateica, pietiek. Āmen.
Tas ir tas, uz ko mēs skatāmies, uz ko mums jābūt gataviem. Un ja tas nav mūsos, tad man jāmeklē tās. Kāpēc tā nav? Tu teici, tā valstī bija miers un prieks. Un viņš nekad nav atkāpies no to vārdu manā dzīvē. Lai cik grūti nav bijis. Viņš ir iepriecinājis, ka es biju šausmīgi noskums un cīnījies un bija briesmīgs stāvoklis, ka man sieviņa aizgāja projām. Pat dēls nobijās un teica, tēt, kas darās, viņš domāja, ka nesajūg. Un tā Dieva mīlestība nonāca lejā. Viņi debesīs. Un viņš iepriecināja. Viņi debesīs. Es to esmu izdarījis. Viņi debesīs. Viņš man iepriecināja. Un tā sāpēs tādīs ciešanās. Viņš ir iepriec Dievs. Mēs te vakar lūkšanās runājam, ka Dievs mūs nepārbauda pār ticības mēru. Ziniet, cik ir brīnišķīgi, ka tu esi pārbaudījumā. Un Sātāns, kas tev pielaidis? Kas Iebam pielaid? Dievs pielaid to pārbaudījumu. Vai ne tā? Šeit dvēselē nebūs pieskarties. Labi, paņem viņu mantu, paņem sit to miesu. Ja mums ir pārbaudījums, tā arī tas kungs ir pielaidis. Un viņš zina, kāpēc. Un ka tad, kad tev ir smagi un ciešanas, ka tu vari pateikties Dievs, bet es varu uzvarēt, viņš nevar, tu man nepārbaudīs pārpamēru. Un tas nav spiestības vieta, tev ir pateicība. Nu, draņķīgi, kā bail, kā es ļodzās visi ir, bet viņš tev nepārbauda pārpa ticības mēru, man ticības mērs uzvar. Tu dzirdi? Jums mīļu sveicienu no goda bīskam. Viņš tagad ir mājās, jau sīkāk es nestāstīju, bet viņš par to teica. Viņš teica, spēcīgs ir tā kungs ticības mērs, ko viņš mums ir devis. Un tā ir uzvara, kas dod. Mums arī vajag, kad būs tavu nākšana. Kā tas notiks? Dieva vīri arī zināja, kad ies projām. Vigelsvars pateica, ka Dievs viņu ņems mājās. Viss. Un viņš paņēma mājās viņu. Amen. Elī zināja, kad viņu paņems mājās. Un Elī gāja vakam un gaidīja, kad nu būs. Viņš arī zināja. Dievs tev var atklāt. Bet viņš to nedarīs. Viņš grib mūs darīt gatavus. Tad ir gatavība, ka tev tas vairs neuztrauc, ka tev nesāj šīs zemes dzīvi. Jo tu pieder tam kungam. Amen. Tu var pateikt amen. Mēs piederam tam kungam. Mēs nepiederam vai sev, viņš tev atpirka savām asinīm. Tu esi viņa īpašums. Un tā viņš grib, lai tu dari tā, ka viņš māca. Lai tu dzīvo tā, ka viņš māca. Visi gribētu zināt, kad būs nākšanas diena. Ja es teicu, ja saimnieki zināt, kad zagals nāk, tad taču viņi sagatavoties, vai ne? Bet mēs nezinām. Ne tu nezini, kad viņš nāks. Kad viņam patīks tev ievēst debes mājokļos. Tāpēc mums ir jābūt gataviem katrā brīdī, katrā laikā. Jādzīvo viņa patiesības vārdā. Nepaklausībā jābūt tālu prom no mums. Tas ir grēks. Tev jāizcīna to labo ticības cīņu. Mēs jau visi esam vienādi cilvēki. Ko tikai neizrunā, ko tikai nedara. Es esmu nogūrs, es vairs nevaru. Es kādreiz strādāju valsts darbu, nakts dežūru pabeidzu un es gāju kalpošanā. Strādāju pa dienu, vakarā kalpoju. Naktī bija beidz, no rīta dežūru. Bija dievnamā, kalpoju. Es nemaz neiedomājos tādu lietu, ka es pateicu, es nevaru. Es taču nakti negulēju, nečučēju, kā nākās. Miksā gultiņā. Tagad ir vienkārši. Es esmu nogurs. Bet Dievs dos jauns spēks. Kur tad tu dabūsi tos spēks? Pie to kungu tu dabūsi spēks. Kāpēc tu nevari piepildīt tie vārdi? Tāpēc, ka tu esi sasaistīts. Un tu ļaujies tādī un esi apmierināts. Es nemeloju, es zinu. Tāpēc, ka Dievvārds teica, ka miesīgais garīgais cīnās. Amen. Miesīgais garīgais cīnās. Neko nevar darīt, tādi ir mūsu miesa. Un Dievs to zina. Un viņš teica, tikai gars spēkā to var uzvarēt. Un ja kāds nevar uzvarēt, lai viņš stāst, ko viņš grib, lai viņš raksta balāds. Viņam nav gara spēks.
Lai viņš man stāstu par visam lietām, ne. Viņam ir Dieva atbildi. Nav gara spēks, un tāpēc nevar dzīvot vārdā. Bet ja vārdu nedara, kas ir pats sev krāp. Man brālēns bija jūrā gāja kapteinis. Viņš mūždien pirka simtiem loterijas biļetes. Un ziniet, vienreiz viņš godīgi atzinās. Un nekad neko nav vinnējis. Visas malās, tur aizbrauc nopērt, tur aizbrauc. Rojā. Un beiguši, vienīgais, cik ir dabūjis, tikpat, cik ir iztērējis tas biļetēs. Dabūjis atpakaļ tik, cik ir. Un viņš tā zinās, viņš teica, nevar būt, pērk 100 un neko nevar vinēt. Bet viņam bija šī vēlēšanās. Vai mums ir vēlēšanās piepildīt to, ko Dievs mums ir devis? Viņš nekā nevarēja trāpīt. Viņam neizdevās. 11. Ja mēs nepiepildam vārdu, kāda ir tā kunga atbilde? Ko tu sauc uz mani, kungs, un nedari to, ko es lieku? Amen? Ir tāda atbilde? Ir. Viņš nav izmainies. Viņš vakar, šodien, mūžīgi tas pats. Un ja mēs nedaram to, ko Dievs mums liek, tad mums ir problēma. Pēters savā vēstulē, 2. vēstulē, atver Bībeli. Es visu laiku skubinu, lai tu ņem Bībeli līdzi. Un te paskatīsimies, ko Pēters raksta. 2. Pētera vēstule 3. nodaļā. Ieraksti, kungs, ar savu svēto garu mūsu sirdīs, lai tas savienoties mums ticībā. Lai tas vārds degtu mūsos, ka viņš ir dzīvs un varens spēkā. To mēs izlūdzamies Jēzus vārdā. Amen. Un Pēters saka, mīļie, šī jau ir 2. vēstule, kur es jums rakstu. Un tanīs es cenšos ar atgādinājumiem uzturēt modri jūsu prātu skaidrību. 2. vēstule. Te 1. nodaļā ar viņš raksta 13. pantā. Jo šī mājokļi, kamēr es esmu, es tur par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Lielais Pēters, viņš teica modināt ar atgādinājumiem. Vai mums nav jādara tāpat? Ja kāds brālis un māsa nedara to, ko Dieva vārds teica, tad tev jāpamodina. Klausies, tā ir rakstīts, kāpēc tu nedari. Evaņģēlijs ir vienkārši. Dievs neiedēva vārdu, ko nevar piepildīt. Viņš tur nesēd augstumos un nedomā, ko es tur sarakstīju, viņa jau nabaga nevar piepildīt. Viņš deva vārdu, lai mēs tanī dzīvot. Es arī esmu cīnījies to cīņu, ka visi jāpiepilda. Labi, ka man bija tēvs, labi, ka man bija tādi brāļi un māsa apkārt, vecie celmlauži. Ka viņi teica, citādāk tas nestrādā. Es varu darītājs, ne tikai klausītājs. Tu darīsi tā, kā Dievs prasa. Dievs svētīs. Tu nedarīsi, tu nesaņems to svētību. Mēs kādreiz esam nekārtīgi garīgajā dzīvē. Bet mēs gribam, lai Dievs tulīt atbild. Mēs gribam, lai viņš mūs apkalpo, kā vajag. Viss tas iemesls ir tur, ka Dieva žēlastība paliek. Cik es nerāju savus bērnus un nemācīju, visādos veidos sodīju. Pat liek bērzā līst augšā pēc žagariem. Un gudrinieks nolauž sakaltuši. Bet es viņus mācīju, bet žēlastība jau palika. Bībele teica, kas rīkst taupa savu bērnu nemīl. Tagad vai, pieskaries, tad tu redzēsi, kas būs. Tev ieslūdzīs cilvēktiesību pārkāpums. Bērnam rokas nevar pielikt, audzināt nevar. Šis ir šis laikmets. Bet tev jāatgādina, tev jāpateic, kur ir problēma, mīļais brāl un māsa. Darbā visiem ir jāiet, pareizi. Andropolaikos laikam bija tā, ka uz tirgi dežūrēja, tad es vēl strādāju valsts darbā. Dežūrēja cilvēku un ķēra, kur tu strādā, ko tu te dari 10. Pusdienlaikā tu vari būt tirgu, tagad nevar, bija tāds laiks. Un visi rausties, un visiem bija jābūt. Dievs pateica, nepamet sapulcēšanās vietas.
Droši vien ne tev teica, vai ne? Interesanti, kam viņš to teica? Viņš to tev un man teica. Un tam mēs nedarām to, ko Dievs liek. Un nesaņemam to, ko Dievs ir apsolījis. Tu nepiepildi savu, Dievs piepildi savu. Dievs piepildi. Viņš atbild pēc mūsu nopelna. Tā kā tu piepildi to, Dievs svētī. Es arī tāpat cīnījos. To neizdarīt, tā neizdarīt. Kā viss būtu labi, bet tos ienaidnieks, kā varētu nemīlēt, nu? Viss tos tur tāds, tā jau būtu labi. Labi, jau ir tie Dievu bērni, ne viņi melo, ne viņi zog, viss kārtīgi, godīgi cilvēki, bet tie ienaidnieki problēma. Tāpēc, ka nebija Dievu mīlestība, nebija garķīla sirsniņā. Un tā bija cīņa, un bija jāizcīņa. Un man te skaidri un gaiši, ka tas kungs tev piepildīs, tu visu varēsi. Pāvils teica, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipri. Mēs esam savādāk. Mēs neesam savādāk. Un tu arī spēsi, viņš tev darīs stipri. Ja tu tikai palūks, lai viņš palīdz. Ziniet, tā jau ir tā cīņa ar mūsu miesu. Es jums esmu kādreiz stāstījis, kad dabūju kāds $200 un aizbraucu uz Lietuvu. Man tos $200 vajadzēja, man liekas, ka dzīvības jautājums. Aizbraucu tur un aizgāju sapulci. Un neizdevās tādu noslēpties un kaut kā aiziet, ka svešinieks atpazina un nosēdināja priekšā. Un tad vāc ziedojums. Un mēs ar pēdējo naudu nopirkām degvielu un aizbraucam uz to Lietuvu. Un tagad nākat tos kasti kā apkārt. Kas pa cīņu? Sātans teica, muļķais, tikai dabūjis, vienreiz dabūjis, pirmo reizi dabūjis, un tagad ko? Un vēl sievas elkonas sānos, ka viņi redz, ka maks ir rokās un ka vilks ārā. Un cīņa, bet mīlestība uzvarēja. Mīlestība uzvarēja. Es domāju, varēja jau muļķais vakarā neiet uz to sapulci. Tik vaļā no $100, nu tā vakarā neiet. Ja samainīt, gudrīgi pielikt, ko visu aizmirst, tur gāja uz urā, visu slavā pielūgsmē. Un vakarā jau bija vieglāk tā cīņa. Jau atdevu. Vai, kādu pārmetumu? Pārmetumu, arī no manas sieviņas. Jā, es jau zinu, ka tu pareizi dari, jā, tu jau Dievam kalpo, tu pareizi dari, bet paklausies, tu biji muļķis. Nu, neko nav darīt, ir tā cīņa. Un arī domā, vai tiešām Dievs man iedēļ, lai es tik viegli prātīgi atdot. Un es arī cīnījos. Es atceros, Tēvs teica, ko tu Dievs pa tev gādā, neuztraucies. Dievam viss ir, bet man vairs nav 200. Hei. Un pēc tam atsūt man 400. Amerikāns brauc projām, tad ir Žigulī, nolauz sēdekļus. Viņš teica, iedod tam, lai viņš sēdekļus ritīgs ieliek iekšā. Lai nākošreiz es kakli nenolaužu. Un Dievs deva dubult vairāk. Un tas nevar būt kā aprēķins. Tā kā viens teica, es izmēģināju, es iedevu, palika bešā. Nevajadzēja mēģināt, vajadzēja dot no sirds. Kāds te bija iznāca ārā un apcietinājumu un ienāca iekšā. Un jau uz beigām mums pazīstams cilvēks, lūdzam par viņu un cīnījāmies. Un viņam piet klāta kastīt. Viņš tikko ārpusē dabūjis bija kādu naudu, viņam viens atdevis parādu. Ja nē, viņš bija dabūjis to pabalstu naudu, ka iznāk. Un viņš nevar, viņš iemet iekšā. Iet prom un pats sev lamanā. Cik tik var muļķis tāds idiots, ko tu iegāji, tavu pabalstu nauda, ko tu atspērienu dabūsi. Un mēs neko nezinām, te viss notiek kā nākās. Durs sprākst vaļā, tas nāk iekšā. Slavi Dievu! Ko par mani jūs saprotiet? Vot kā es nocīnojos, es iemet iekšā un izgāju ārā un satiku vienu parādnieku un tas man stiep pretī 25 latus. 3 reizes vairāk dabūju, 4 reizes. Es teicu, Dievs nemelo, viņš bija cietumā mantojis pestīšanu. Dievs nemelo, viņš piepilda savu vārdu. Tur jau rodas mūsu tā slava pateicība, ka viņš piepilda savu vārdu. Ja viņš nepiepilda, jā, es centos, bet cik tu darīji pareizi un cik tu darīji nepareizi?
Cik bija tas labais? Amen. Mums par to jāpadomā pašiem. Tev ir atbilde, tu to zini, kā tu rīkojies. Bet viss tas notiek, lai modinātu un lai būtu prāta skaidrība. Jo Sātans, viņš krāpnieks liels ir. Amen. Viņš tev pievil. Tu nedari vārdu, viņš tevi pievils. Tu paklaus viņam. Tu izvēlies paklausīt viņam, nevis Dievam. Tāpēc jau ir brāļi māsa kopiena. Lai viens otram palīdzētu, pamācīt, paskubīt. Tu dzirdi? Tāpēc jau ir. Lai būtu palīdzība īstā laikā. Ne tikai, ka mēs redzam fiziskās vajadzības, bet ka mēs redzam arī tās garīgās vajadzības. Paskubināt viņus. Lai izcīna to uzvaru. Un Dievs dos to uzvaru. Viņš to ir apsolījis, viņš to piepildīs. To var pateikt, paldies Dievs, ka viņš to darīs. Lai jūs atceraties arī svēto praviešu jau sen teiktos vārdus, kā arī mums kungu un pestītājs Bauslī, ka no saviem apustuļiem esat mācījušies. Pa priekšu ievēriet to, ka pēdējos laikos nāks nikni smējīgi, kas dzīvo savās pašu kārībās. Es satieku tāds, kas dzīvo. Viņš bija sapulcs, viņš ir iepriekš, foršs sapulcs bija, tāds sapulcs bija. Bet man, draugs, viens jautājums, kāpēc tad tev alus pudeli rokā? Kas par gāru tev iepriecināja? Kas tas ir par gāru, kas tev iepriecināja grēkā? Caur, atbildes nav. Nākošreiz viņš ies ar līkumu garām. Bet cik tādu nav? Cits aizgājis ir tur sveķis sadedzinājis un krusts pārmets roku jau stirpst. Un viņš iet atkal līdz nākošai reizei, tu lītani pašā grēkā iekšā. Un viņš teica, paliek čālā, paliek vieglāk. Redziet, tas gars darbojās. Amen. Viņš darbojās, viņam ir palicis vieglāk. Viņš nāk kā gaismas eņģelis. Tas nekās, ka tavu grēku paliek, tu līdz kritīs iekšā, bet paliek vieglāk. Viņš arī spēja mūs iespaidot. Amen. Tā tas ir. Un Pāvils runā par to, Pēters tā piedodiet, ka pēdējos laikos būs tā cilvēki. Nav jau tik traki. Ko jūs tik briesmīgi sīki ņemiet? Tik un tā mēs visi būs debesīs. Ekumēnijā būs debesīs, vai ne? Uz kompromisu. Patiesību nevajag, bet kompromisu vajag. Tas ir mans brālis. Es teicu, nav. Kā tu tā var runāt, paklausies? Tāpēc, ka Jēzus teica, kas ir mans brālis un māsa? Kas dar man debes tēva prātu? Amen. Man ir teicis ļoti žēl, tu nedari debes tēva prātu. Tu nemaz neesi piedzīmes no augšienes. Tu esi grēcinieks no grēciniekiem. Kas tu man pa brāli? Lai būtu prāta skaidrība. Un lai nedzīvot vienkārši tā, lai mums ir vārds priekš viņiem pateikt. Mums, kas nesam gaismu pasaulē, lielāka pievilkšanās jau nav, ka tādā dienā izrādīsies, kad tavu ticību tevi pazudinājusi. Jo kas nav piedzīvums garā augšana debes valstībā neies. Viņu nezina gar klātnību. Mēs nezinām, kāpēc viņš tik spēcīgs svētī Ivets šorīt. Jolanta. Mēs nezinām. Es zinu. Tāpēc, ka viņai vajadzēja. Viņu vajadzēja atjaunot, un tas kungs to izdara. Kā tas teica Cezarijas vīrs Kornelijs. Mēs gribam tevi uzklausīt. Tas vārds ir tāds, ka tā viņi pieņems to patiesības vārdu. Jo tur Dieva gars darbojās. Viņš jums pateiks vārds, ar ko tu tiks pestīts, tu un tavs nams. Un viņam jau viss ir stāvoklis, ka viņi grib uzklausīt. Kadreiz var izklausīt cilvēku, bet kad ir uzklausīts, tad ir rezultāts. Tad būs rīcība pareizi. Amen. Cilvēks var teikt, tā un tā viņam ir bēdas un problēmas, ja viņš nav uzklausīts, viņš paliek ar savām problēmām. Bet ja viņš ir uzklausīts, tad cilvēks kaut ko darīs. Viņš palīdzēs, viņš būs saklausījis to. Vai tu nesatiek tāds, kas dzīvo tāpat?
Pasauli mūs vēro. Viņi mūs skatās. Amen. Ja tu gribi zināt par sevi kaut ko, uzprasi, lai kāds painteresēs par tevi, kas tevi pazīst, tad tu dabūsi zināt. Amen. Tā ir. Aizej uz tirgus laukumu, tad tu dabūsi zināt par daudziem, kādi viņi ir. Tur viss tiek aprunāts un izrunāts. Un sacīs, kur paliek viņi, apsolīt atnākšanu. No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tāpat, kā bijis no radīšanas sākuma. Kur paliek? Ja cilvēks nebauda Dieva svētību, viņam tas nedarbojās. Un viņam pašai tas jautājums, kur tā paliek? Tur ir apsolīts, ka es dzīšos pēc debesu valstības, un Dievs man visu piemetīs. Viņš pēc tās nedzenās, un viņam netiek dots, un Dievs viņu nesvētī tā, un viņš teica, kur tā paliek? Viņi taču fanātiķi, viņi dzenas pēc kaut ko. Viņš spriež pēc savu to stāvokli. Viņš neko nesaņem. Viss paliek tāpat. Tur ir rakstīts, bet viņš jau to nezina. Tāpēc jau vajag pateikt, lai to zinātu. Vienam tur interneta biekšana, viņam pateica, tā nav palīdzība, aizej, kur ir dzīvs Dievs. Viņš teica, vai tā ir uzrakstīts uz durvīm, ka tur ir dzīvs Dievs? Viņš ir galīgi neziņā. Tas viņam iedod konkrētu adresi. Un viņš aiziet uz turieni. Un tur ir pravietisks vārds. Jā, Dievs tev grib svētīt. Viņš priecīgs. Kā zina pa viņu? Dievs tev grib svētīt. Un tad viņš prasa, vai viņš zina, ko man vajag svētīt. Viņš teica, jā, atbrīvot no grēka. Viņš jau nemeklē brīvību no grēka. Viņš meklē, lai viņam būtu labklājība. Dzirdi? Tas ir, ko mēs meklējam. Ko mēs gribam šodien satvert un saņemt. Nekas nepaliek tāpat. Dievs mūs izmaina, Dievs mūs maina. Te ir daudz dziļāk tas jautājums pacelts, ka tas, kas te tā apgalvo, ka viss tā paliek, ka tiem ir apslēpts, tā tad nav Dieva atklāsme viņiem, ka vecos laikos debes un zemi ir cēlušās Dievvārds spēkā no ūdeni ar ūdeni. Tāpēc arī toreizē pasaulē aizgāja bojā ūdens plūdos. Viņam tas ir apslēpts. Es ar kādu runāju. Viņš teica, jā, tur Indijā arī tāds pats stāsts ir pasaka, kad ūdens plūdi bijuši. Argentīna arī kaut kādā ciltī tur tas ir. Viņiem tas ir apslēpts. Ka to jau dara Dievs. Dievs piepild savu plānu. Viņš to ir pateicis, un tagad jau zinātnieki neviens par to nestrīdās. Visi zina, ka ir bijuši tie ūdens plūdi. Atrotās pilsētas, kas ir apludināts, kas ir bijuši kādreiz. Bet, kad cilvēkiem ir apslēpts, tad ir grūti. Kā Jēzus teica, ja kas nav piedzīvums no augšienes, viņš neredz debesu valstību. Kā tu viņam iestāstīs, ja viņš neredz? Āmen. Es kādreiz biju observatorijā, un tur dažādi tie lokātori. Viens stāv, tur tas ir mazāks, tur kā 3 bija. Viens stāv, viņš redz tā, otrs redz tā. Tas pieiet pie to lielāko, wow! Viņa pavisam cits redzējums. Kādreiz tur autobāzē viens ķīķerēja uz mēnesi, tāds vienkārši binoklīts. Es teicu, šo tam ģēlēšu. Viņš teica, skatos uz mēnesi. Es domāju, no to 200 metru tālumā var redzēt. Viņš teica, šeit paskaties, es viņu tā paironizēju, šeit paskaties. Un es paskatījos, tur tās mājas, kas ir tādā pusē. Es paskatījos logā iekšā, tur viens vīrs sēdēja. Ziniet, tā galva pa visu, tādu briesmīgu galvu, wow. Paskatījos uz mēnesi, jā. Tur viss varēja redzēt. Viņš teica, tas nav parasts binoklis, es cik krāju un darījos, kamēr tādu dabūjis. Un tur varēja redzēt tādas lietas, kalns un ielējas visādas lietas. Paklausieties, varēja, tas mēnesis tik liels paliek. Un ja tas cilvēks nav piedzīvums no augšienes, ko tu viņam iestāstīs? Bet to, ka cilvēks grēko, visi zina. Visi zina. Es esmu bijis visās zonās un sludināt Dievu vārdā kristīgo misiju kopā un cik nees runājis ar tiem, kas ir sēdējuši pat 2-4 gadu pat. Viņi visi zina. Viņi zina, ka viņi dara ļaunu, viņi zina, ka tas ir viss slikts, bet viņi dara. Vienīgais, ko viņam var pateikt,
Viņš nāca tev no grēka atbrīvot. Viņš tev darīs brīvu no tavu grēku. Pa debesu valstību, zini, cik tur būs brīnišķīgi, tik forši. Viņš domā, vakarā viņš sēdēs krogā, viņam tur būs brīnišķīgi forši. Viņam ir ko likt pretī, bet par grēku. Svētais gars par ko liecina? Par grēku. Nesāc ar tiem labumiem, cik tur būs labi. Bet pateic, ka tas ir grēks. Tev jau var būt labi, bet grēks tev pazudinās. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Tiem cilvēku bērniem pateikt. Tu var pateikt amen. Lai mēs tā darītu. Tā viņam būs saprašana, ko slimnieks iet uz slimnīcu. Atrast, kas viņam ir pa vainu iekšējas problēmas, lai viņi izārstē. Un tāpat tiem grēciniekiem. Viņam vajag šo vēst, ka viņi aizies pazušanā. Lai viņš ir dusmīgs vai kāds, bet tu viņam pateici. Cik daudz nav piedzīvots, ka ir šņākuši un krākuši un pēc tam teica paldies, ka tu esi pateicis un ka tu esi izglābs. Bet tagadēja debes un tagadēja zeme glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdievīga cilvēka tiesa un pazušanas dienai. Bet tu vien ņem vērā, mīļie, to vien ņemiet vērā, mīļie, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi un 1000 gadi kā viena diena. Kādreiz, es nezinu, vai tā ir 100% patiesība, bet kādreiz man bija kādā vietā jārunā par to zemes radīšanu, jāstrīdās ar gudriem prātiem, un tad man ienāca šī vieta garā. Tas nevar būt, ka 7 dienās radīja pasauli un visu to galīgs muļķības. Es teicu, ziniet, tur ir rakstīts, ka Dievam viena diena ir kā 1000 gadu. Ja viņš pateica, pirmā dienā gaisma radās, tad tādā 1000 gadu pagāja. Dievam viena diena, mums 1000 gadu. Es teicu, cik tad iznāk, ka tā ir 7000 gados radīta zeme. Es nezinu vēl tagad, vai tā ir patiesība tāda, kā es to traktēju, bet viņiem bija mutes ciet. Viņiem nebija ko teikt. Tā viņi domā, pa 7000 gadiem droši vien evolūcija var notikt. Pa 7000 gadiem mērkaļs nolēc no koku un evolūcionēja. Ziniet, kā Lakziņa Gunārs vienreiz sievieti glāba. Viņš bija aizgājis, viņam bija tikšanās zooloģiskā dārzā, un tur atnāca skolnieku. Un viņam tur sarunāts, un tur mērkaļi ir būri, viss stāv. Un viņam tur sarunā tikšanās, viņš tur piezemējies, un tā skolotāja puce vaļā, kā no to mērkaļi tikuši mēs par cilvēkiem. Un viņš teica, es valdu nevarēju, man smiekli, jāsmējās. Un viņš vienmēr bija zolīts, platmāl galvā, mētelis, slips un kārtīgs. Viņš strādāja, tas bija farmaceits, un to nevar ciest. Tā redz, un tie mazi arī viss skatās uz viņu. Un viņš teica, jūs man jauciet stundu. Viņš teica, ko jums var jaukt, jūs jau esat sajaukt. Un par ko jūs tak briesmīgi priecājieties? Viņš teica, es sen nav redzējis mērkaļi, kas runā bērniem. Ziniet, kā tās trāpīja viņai? Tas tā bija trāpījis viņai, ka viņa bija sākusi skatīties un pētīt, kā tas lietas ir. Un kļuva par Dievu bērnu. Sapratu, nāca pie atziņas. Un mēs kādreiz domājam, mums vajag tos mīļvārdiņus iepakot iekšā, kā tikai to grēcinieka čaulu nesadauzā. Man Gunārs teica, šonāk tu nomirsi, un kur tu būsi, ellē? Kādi mīļvārdiņi, ko? Ja Dieva gars viņam to nebūtu atklājis, viņš pēc savas miesas būtu runājis, tad viņam būtu bijis bēdīgs fināls. Bet Dieva gars runāja. Dieva gars darbojās. Un viss notiek. Tāpēc vajag vienmēr, kā mēs dziedam, mēs tev gribam slavēt dienām, naktīm, vienmēr un visur. Mums jālūdz garam patiesībā, jāiet. Kā tu elpo, tā tev jālūdz. Tu jau tik un tā pa kaut ko domā. Kāds domā, varbūt tīkliņš pa smagi, pa daudz sapirgos, vajadzēja 2 tīkliņus paņemt. Visādi es ietu pa trepēm augšā un tā vīri. Tu to vieglo nogrābi. Viņš teica, bet sieviņi, nav rakstīts virsū, cik kilogramu, kura katrā ir, būtu paprasījis. Un viņi plēšās un darās. Mēs tie esam aizņemti. Kāpēc neiet un nelūg Dievs? Kam pateikt? Kur kaut ko pateikt? Kur tā vārdu nest? Kāpēc neiet un nelūgt?
Tu vari pateikt amen. Un Dievs tev pateiks, Dievs tev iedos. Dievs var visu darīt. Bet mums jābūt gataviem, lai mūsu gaismekļi spīd ļaudīm, kas ir tumsā. Lai viņi redzētu un dzirdētu patiesības vārdu. Un tad viss notiks. Viņš ir atbildīgs. Mēs esam atbildīgi pateikt. Tas kungs ir tas, kas audzina. Dievs dod spēku augšanai. Āmen. Mēs tikai iesējam to vārdu. Tas kungs nevilcina savus apsolījumus, kā dažiem šķiet, bet ir pacietīgs ar jums un negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Pacietīgs ar mums. Viņš ir pacietīgs. Es jau jums teicu, ka bija sava draudzē, kur teica, kuri gatavi tā kunga nākšanai. Jo tikai svētie viņam pretī ies. Paceliet rokas. Neviena. Bet viņš ir pacietīgs, viņš grib, lai mēs neviens nepazust. Un cilvēki cīnās, un cik es savā ticības kalpošanas dzīvēs ievēroju, cilvēki nesaņem svētības un atbildes, tāpēc, ka viņi nepiepildīja vārdu. Klāji, visi skaidrs dūrs atvērts ļaunajam. Tiec no to vaļā. Acis deg uz pasaules lietām. Grib tās pasaules lietas. Ko tu darīsi? Un tād, vai Dievs, kur ir Dievs? Reku ir tavs Dievs, tur tev viņa aizmet ārā. Tu elk. Tu negribi. Viņš negrib, ka mēs pazūst. Viņš grib, lai mēs darītu viņu prātu un gribu. Viņš ved mūs uz to, lai tu un es, mēs katrs piepildītu Dieva vārdu. Nevis izvēlētos, tas man ir pa smāk, tas man ir pa grūt. Ai, kāds man pūls jāpieliek. Kādreiz vieta mantoja pestīšana gāja pa gaisu. Priecīgā baila. Uz ielu pat skrēja klāt. Vai dienies, ko lāpkais iemaldījos pie jums? Kur tad tu aizmaldījies, ka neesi redzami? Tas nav šausmīgi lietas. Man vien brīvdiena ir svētdiena, un tad man ir jāguļ, jāatpūšās, es jau nevaru. Modri, kur paliek taustās, ko tu atvedi? Nāc, sēdēja kaut kur tur, kur daini, nāc priekšā, asars bija, kā krokodilim, raudāja, iznāc priekšā, nebija neaicinājums, nekas, Dievu gars darbojas, vai man vajag pestīšanu, man vajag glābšanu. Piedzīvoja pestīšanu, glābšanu, priecīgs, kā baili, modrs priecājās, viņš priecājās. Sieva kaut kādā konfesijā tur ir. Ārprāts, kur tu iegāji iekšā, ja tu tur es ar tevi šķīros. Viss. Kā tad viņš bez sievas? Un viss notika. Vairāk nav pie Dieva. Ir reliģijā. Tā kā Dievs teica. Dzīves lepnība, grūtības, visas lietas aizēno. Pāvils teica, es labo cīņu esmu izcīnījis. Āmen. Tā ir cīņa. Labā cīņa. Un tu neko nevar darīt. Es teicu, godbīskapam, kā iet? Viņš teica, cīnos labo cīņu. Kādā veidā? Viņš teica, kā? 80 jau ir, kam labi veselība 80. Viņš teica, cīnos eju uz 90. Viņš cīnās. Neko nevar darīt. Tā ir cīņa, savu miesu jācīnās. Trešdien arī man, nevar dabūt skaidri galvu. Nevar bērniņš dabūt skaidrs, tā kā man tēvs teica. Bērniņ nav skaidri. Kā ir? Bērniņ nav skaidri. Nevar. Es domāju, kas tas ir? Es taču varu uzvarēt. Kur tu uzvarēsi, ja tev bērniņ nav skaidri? Nevar iet uz sapulci. Es pazvanīju Andrejam, es teicu, mašīna nebraukšu, nezinu, kas tas ir. Pēc tam gāja lūkšanās, droši vien baznīcā lūdzu. Pagāja 20 minūtes, tā kā gurķīts. Es domāju, braukšu uz baznīcu. Kā nebūs labi. Viņi tur jau iesākuši, iesviluši, kā uzpērās virstājuši. Nebūs, viņš ir. Un es nemaz nezinu, vai es izdarīju pareizi. Es paliku mājās un slavēju Dievu. Bet tā cīņa ir. Mums miesīgais vienmēr pretojas tam garīgajam cilvēkam. Āmen!
Bet mums ir lielāka ticības spēks, kas uzvar visu. Mums ir dota uzvara. Mēs varam uzvarēt par apstākļiem. Es tam neticu visam, ka nevarat piepildīt Dievvārdu. Es neticu. Tāpēc, ka man ir bijuši tik daudz ķibels un problēmas, grūtības, un tik un tā viss ir piepildīts. Man tēvs teica, nekad neatkāpies, tēvs, neatkāpies. Paliec ticības spēkā, un viss notiek. Vieglāk jau būtu, nu jā, dēliņ, ko tad tu darīsi, vai ne, vai, paglaudīt. Nē, cīnies, neatkāpies. Ja Dievs ir teicis, tad tev to jāpiepilda. Esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji. Par taisnību tiks atzīt tie, kas dar vārdu, ne tikai klausās. Amen. Man kādreiz bija viens pazīstams autoinspektors. Viņš ir tagad baigi grūti, viss salikuši iekšā tos kontrolierus un nevar noķert tik brīnišķīgu. Es teicu, es rīt braucu uz Rīgu, brauc man līdzi. Mēs braucām līdz Talsiem, jo vajadzēja 12 reizes ķert rokā tos, kas pārkāp ātrums. Es teicu, klausies, man jābūt Rīgā, es ar tevi te nevaru inspekciju nodarbināties. Viņš teica, paklausies, būs jāmet miers, točnam mēs līdz vakaram netiksim. Ja jau līdz Talsiem 12 kniep garām, tur vēl līdz Rīgai cik daudz, vai ne? Viņš teica, nē, labi, metis mieru. Un visu laiku mums kniep garām. Kā viens braucam ir galkām, kā visi brauc, tā kā jēriņi. Neviens nekur neskrien, pamīdžīn, ka tur ir inspektori, visi atrod bremzes pedājas un visi brauc. Bet svētais gars, viņš ir mīlestības gars. Viņš cenšas mums mīlestībā to izdarīt. Amen! Viņš teica, Valde, es tevi mīlu. Un kā tu nemīlies tos? Vai, kādi viņi ir? Es tev piedevu. Amen. Te viņiem būs arī piedot. Ja tu viņiem nepiedos, es tev arī nepiedošu. Bumerangs. Nepiedos viņiem, nāk atpakaļ. Jāpiedod. Panesiet vājo vājības. Nu, tu stiprais ieraudzīji. Ko viņš tur dara? Tu panes. Kādreiz man dēls teica Inters. Viņš teica, es kā atceros, ka tu stāstīji, ka Gvido tev apčurāja. Tā mēs vienmēr smējamies. Es domāju, ko viņš vairs tagad nepiemina? Vedekliņ teica, viņi arī dēls apčurāja. Dabīja to pat. Es teicu, ko tad tu izdarīji? Pārsprāg no dusmām? Nē, smējies esot, kā tāpat, kā tēvam ir bijis. Tā ir mīlestība. Tas mazais bērniņš var izdarīt visu kaut ko, bet tā mīlestība visu panes, visu spēj, ja tā ir tā mīlestība sirdī. Tu dzirdi, tā visu spēj. Ne tāpēc, ka mēs kāds esam labāk, sliktāk, bet tāpēc, ka viņš ir devis mums savu mīlestību. Un tāpēc mēs visu spējam. Halleluja! Vai tas nav brīnišķīgi, brāl un māsa? Un Dievs mums to visu devis, lai mēs nepazūst neviens, bet viss nāk pie pestīšanas atzīšanas. Jo tā kunga diena nāks kā zaglis, un tanī debes ar lielu troksni pazudīs, un pasaules pamati daudz dagadam izkusīs, un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, tik stipriem, tad mums ir jābūt savā svētā dzīvē un dievbībā. Un mēs taču zinām, Gud bīskaps teica, mēs runājam par tām pēdējā laika lietām visam. Viņš teica, ko mēs vēl darīsim, ceļam savu skats uz debesīm. Mūsu atraisīšana tuvinās. Tuvinās tā diena. Bet, ka mēs to visu redzam un apzināmies. Es nezinu, kad tas viss uzsprāgs, garīgā jomā, kad tie 4 eņģeļi tur palaidīsies. Būs tas pasaules kārs, viņš būs. Un tad, ja nu mums grib paņemt pirms visu to karu, pirms tam grūtībām, problēmām, tad kādā dievbībā un svētdzīvē mums ir jābūt, kad viņš nāks. Dzirdi? Tur ir rakstīts tā. Korintiešiem rakstīts 7. nodaļa 2. lai mēs ar bijāšanu un drebēšanu topam svēt. Ka tas nepazūd no mums. Ka tas darbojas mūsos. Ka svētais gars apēdinās tevi, ka tu to nomani, ka tu to nevar apslāpēt.
Mums ir 5 maņu orgāni, pareizi. Un ja kaut kur nav labs gaiss, mēs uzreiz sajūtam. Vai ne? Deguntiņš saraujās, uzacis uzraujās. Mēs to sajūtam. Kā svētais gars ir mūsos. Un kad tev ir sadraudzība, tad tu to jutīs. Ka viņš apbēdinās. Dzirdi? Un man jāatzīstās, ka citreiz es jūtu, ka svētais gars ir pret tiem apstākļiem, kuros es ieeju. Un es kādreiz nepaklausu. Ar visu to, ka es apzinos, ka svētais gars ir pret to. Redziet, kā tas ir. Bet pēc tam jānožēlo, lai atkal tā svētgars sadraudzība ir. Tev kā auss aizskrīt, tu teici, nekas. Deguns ir ciet, nekas. Acis ir ciet, nekas. Tu cīnīsies, lai tev auss dzirdēt, lai acis redzēt un lai deguns strādāt, vai ne? Pareizi. Un tāpat, kad svētais gars vairs nedarbojas, tad kur ir problēma, kur es tev apbēdināju? Kāpēc? Debes valstī bija miers un prieks. Svētgara iepriec. Svētais gars ir tas, kas mūs iepriecina. Svētais gars ir tas, kas mūsu mīlestībos ienes. Tā kāpēc tas nenotiek? Kāpēc? Tu dzirdi? Es kādreiz domāju, es arī gribu. Es gribu dabūt vārdu. Es gribu dzirdēt svētgara balsu. Tas dzirdējis, tas dabūjis, tas saņēmis, tas vēl tur. Man nekas, tu mežā bija sēns apkārt, neko nedabūji. Tas ir nemaz Dievs, es arī gribu. Tur ir rakstīts, tavs auss dzirdēs tavu balsu. Viņš dzirdēs tavu balsu, sekos tev, man to vajag, es to gribu. Amen. Redziet, viss ir no mums atkarīgs. Audziet viņā, sakņojieties viņā, satveriet visu, ko Dievs dod. Meklējiet, lūdziet, klaudziniet, jūs dabūsiet, jums atvērs. Tas ir mums jādara. Halleluja! Tas ir mūsu darbs. Meklējiet to kungu, viņš ļausies atrasties. Audziet viņā, sakņoties viņā, pārplūsdami pateicībā un mīlestībā, savā starpā. Ir lietas, kas mums jādara un lietas, ko Dievs izdara. Bet tas, ka viņš rūpējas par mums, lai mēs neaiziet bojā, tas nenozīmē, ka viss ir labi, ka tu esi nepaklausībā un tev vēl viss ir labi. Tas neko nenozīmē. Es kādreiz pārkāpu visu satiksmes noteikumus un tas dievbērns un priecājos. Neviens nenoķēri. Bija prieks, neviens nav noķēris. Kā dievbērniem? Kas ir, ja mēs nedarām un mēs nemaināmies? Ja viss vienalga. Tas nav pareizi. Tur jālūdz, palīdz kungs uzvarēt visu. Dod man gar spēku, lai es esmu uzvarētājs. Uzvarēt savu miesu, man miesa ir lielākais pretnieks. Mana miesa ir, pret ko man jākaro. Tā vienmēr buntojās. Miesīgajam cilvēkam parunā mazbērniem. Ja viņi kaut ko nezina, internetā iekš. Kaut ko, tur ir. Es teicu, kas te ir? Nav, bet tur ir. Redziet. Bet mums ir Dieva gars, kas mūs māca un vada. Kas atklāja visu Dieva dziļums. Svētais gars izdibina arī Dieva dziļums. Cik tas ir brīnišķīgi. Tagad viss tās modernās aparatūras tev izgaismo cauri un cauri. Izgaismo tev visu zina. Rības var saskaitīt. Dzīsls, asinsvāds var saskaitīt. Viss cauri izzēd. Dieva gars izdibina visu lietas. Viņš dod. To mums vajag. Kā zelta meklētāji iet? Viņi iet un meklē, viņam ir signāls. Mēs ejam un gars mūs vada. Svētais gars uzrunā mūs. Svētais gars atklāja. Redz, jāiet tādā sadraudzībā, lai tas notiek, lai tas piepildītos. Un tad būs Dieva svētības pilnība dzīvē. Kad viss tas iznīks, cik stipriem jābūt mums svētā dzīve dievbībā? Gaidot un pasteidzinot Dievdienas atnākšanu.
kura dēļ debesu ugunī sadegs un pasaules pamati karstuma izjuks. Un pasteidzinot to dienu. Ziniet, es gaidu to dienu. Es gaidu, un tā ir tā pasteidzināšana. Es gaidu, lai viņš nāk. Lai tas kungs nāk savā godības varenībā. Pēc savu prātu un gribu. Kā ir ar mums? Mēs, protams, spriest abejādi. Mēs bijām pasaulīgi un mēs esam dievbērni. Es atceros, kad man ticības dzīve iesākās. Es domāju, ko tad viņam vairāk? Viņam bija vecs, kāda jēga viņiem pareizi. Tā viņi var tādas dziesmas dziedāt, kas uz mājām ved. Ko tad es? Man viss priekšā, man. Bet kas ir galvenais? Debes valstī. To, kas ir šeit, līdz nepaņems neviens. Un tagad, kad ir tie pēdējie laiki, pēc ko mums dzīties? Lai būtu dievbība, svētbība mūsu dzīvēs. Āmen! Kad tas kungs nāks, lai viņš mūs nepārsteidz. Lai mēs būtu gatavi atrast mūsu mieru sirsniņās, nesasaistīt ar pasaules lietām un darbiem. Tas jau ir pats galvenais. Nu? Tur pa Ameriku iet pāri, es ar meitiņas runāju, pa Ameriku iet pāri, tur iet plūdi, tur ir sniegvētras, tur ir tas. Kā tad jums ir ar jauno Trumpu? Kas tur var būt? Tie tur smilšmais un vaļņceļi, tie atkal tur ar sniegu cīnās, no mājām ārā nevar tikt. Tur atkal parādīja visu, kur apledojuši mašīnas un mājas apledojuši. Tur vispār vajag nezinu kā. Un viņi ņemas ar to, kas ir aktuāls. Ar mums ir aktuāls, ka tas kungs var nākt katrā brīdī. Āmen! Man nav tāda dievišķa atklāsme. Tur viņi strīdās pirms pārbaudījumiem, paņems projām. Es atkal izlasu, un kad viss tās notiks, cik stipriem jums jābūt ticībā. Nu, bet ja draudz paņem projām, tad kā es būšu tur, kur viss tas notiks? Tātad visi Dievu rokās. Jābūt gataviem, un tad man viss vienalga. Vai pirms, vai pēc. Amen. Un Bībele mums par to māca. Viņš atgādina mums, lai mēs būtu gatavi. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jauns debes un jaunu zemi, kur taisnība mājā. Tas jautājums, vai mēs gaidām? Un tādēļ, mīļie, to gaidīdami centieties, ka viņš jūs atdod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojums. Ka viņš mūs ar mieru atrod. Kad ir miers mūsu sirdīs? Tad, kad ir sadraudzība. Tad ir miers. Ot parakstīs līgums tur, Ukraina, Krievija, kad būs, tad būs miers. Ja būs tāds, nu, bet mēs tā piemēr pēc. Trumps jau solās, ka būs miera līgums, un tad būs miers. Un arī Bībele runā. Un tad, kad teiks, ka nu ir miers un drošība, tad viss sāksies. Tas arī būs viss falšs, tas miers un drošība. Cilvēki runās, jā, liekas, ka ir, un tad tikai sāksies, saka tas kungs. Redziet, ka mums ir šis sirds stāvoklis, ka mums ir miers, ka man nesatrauc nekas. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās mūsu domas, kur Jēzu Kristu. Nepasargās vājies, tur nepaspēja kaut ko uzcelt, kaut ko nopirkt, kaut ko sapelnīt, kaut ko izdarīt. Nē, tā ir pasaule, tas nav miers. Dieva miers, ka tev ir domas pie Jēzus Kristu. Tu Dievs svētī, tu Dievs dod, tu Dievs piemēr, tu viss dari. Āmen. Viss, ne no jūsu skriešanas un gribēšanas, bet viss no Dieva žēlastības. Ja Dievs kaut ko svētī, tas ir svētīts. Ja Dievs kaut ko pagodinās, tad viņš arī pagodinās varnā spēkā. Tā kā mums jābūt tāda atziņa. Miers sirdī. Domā par to, ko citu vajadzēs Dievs pakārtos. Dievs piemetīs. Dievs neatstās. Tāpat kā viņš teica, vecāk atstās tēvs un māca savu bērnu, es jūs neatstāšu. Un tam jābūt, ka tas deg sirdī, tas nav vienkārši informācija avots, bet ka tas deg tavā sirsniņā. Amen. Un uzskatiet mūsu kungu pacietību, kā glābšanai dot. Kā jau mums mīļais Pāvils, brālis Pāvils jums rakstīs pēc viņa dotās gudrības. Ka šitas te pacietība par glābšanai dot. Ka viņš ir pacietīgs pret tevi. Nu, ja godīgi, ja viņš man samaksā tā, ka es ir pelnījis,
Ja viņš jau samaksā tās zilumiem, tad man uz kosmetisko salonu nebūtu jāiet. Tas būtu izkrāsots jau zils. Nu, varbūt jūs esat taisni, jums ir vieglāk. Bet tas ir tā pacietība dot, par to žēlastību. Lai atkal un atkal mēs sakārtot savas attiecības. Un viņš ir pacietīgs. Amen. Jūties, ka pacietībā dzīvojoši. Bet nedzīvo samierināšanās, izlabos tās lietas. Tas neko nenozīmē, ka tu kaut ko esi izdarījis un ka vēl neesi dabūjis pērienu. Viņš ir pacietīgs. Viņš gaida, ka tu pats sapratīsi, ka tu pats izlabos. Amen? Tur viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs, kurās ir kas grūti saprotams, ko nemācītie un nenostiprināti ļaudis sagroza, tāpat kā citus rakstus sev par pazušanu. Ja sagroz raksts, tas ir sev par pazušanu. Pēters teica, Pāvils raksta, un ir daudz kas grūti saprotams. Un nemācīt un nezinoši ļauds sagroz sev paši par pazušanu. Nav personīgais evaņģēlijs, kas ved uz pestīšanu glābšanu. Nav. Ir tikai viens vārds, kurā dot pestīšanu. Jēzu Kristu. Amen. Nevar sagrozīt. Nevar izgrozīt sev par labu. Viens teica, jā, bet paklausies, ko viņš tur māca. Es teicu, man neinteresē, ko viņš māca. Man interesē, ko tas kungs māca. Ko viņš ir rakstījis. Jā, bet varot šā un tā. Bet kāpēc tad Dievs teica, ka tas ir grēks? Tas šā un tā. Grēka algi nav. Neļaujies sagrozītam evaņģēlijumam. Tic tikai uz patiesības vārdu. Amen, amen. Ir lietas, ko cilvēki dara, ko Dievs nemaz neprasa. Bet viņi nedara grēku lietas. Vienkārši neizprot vārdu, iztulko paši pēc savu. Jeb ir iemācīt no mazām dienām, jeb tā izaudzināt ir. Tā, kas nav grēks, tas ir piedots. Tad jūs mīļie, to jau zinādami, sargieties, ka jūs maldu dēļ netiekat aizrauti, nezaudējat savu stipro pamatu. Maldu dēļ, stiprais pamats. Atstājiet savu grēku, nožēlo savu grēku. Stiprais pamats parauj prom. Gan jau kādreiz tev uznāks tāda vēl, tu noliksi savus grēkus, viss būs labi. Neprātīgais šonakt tev var paņemt prom. Šonakt tev var paņemt prom. Līdzība atcerieties par to bagāto. Man tik daudz raža, tik daudz bagātības, es celu klēts, es celu šķūņus, lai var sakrāt tā dzīvošu. Ko es teicu tad līdzībā? Neprātīgais šonakt atprātīs tavu dzīvību. Kam tad tas viss paliks? Redziet, tikt vaļā no grēka. Nepazaudēt to stipro pamatu. Es nezinu, kā cilvēki jūtas, ja viņi dzīvo grēkā un neiet ārā no tā. Ja viņi nenožēlo un paliek grēkā, tad tur ir kāda gara darbība, kas ļauj tā dzīvot. Svētais gars jau visu laiku pārliecina. Amen. Viņš ir mūsu aizstāvs, skolotājs un mācītājs. Tāpēc mums vajag attīrīties no visiem, jo tā ir pacietība. Tā ir pacietība. Es nesaņēmu trešdien konkrēti no Dieva. Es tikai domāju, pasargās. Androši jau sludina 20 pāri, slavēšana ir beigusies. Es uzradīšos, kāpēc man uzreiz tur iejaukties, kāpēc viņas samusināt to māsu mīļo. Es to izspriedu savā miesā. Dieva gars uz mani nerunāja, bet es saprotu, ka tas ir patiesības vārds. Lai mēs kalpot viens otram par ticības uztaisīšanu un celšanu. Amen. Tas ir vajadzīgs mums. Nezaudē to stipro pamatu. Neatdod viņu. Neņem citu pamatu materiālu savās ticības ēkā. Tikai Dieva vārdu, un tad būs uzvarā. Bet audziet mūsu kungā un pestītā Jēzu Kristu žēlastībā un atziņā. Viņam lai ir gods tagad un mūžīgi mūžos. Līdz viņa nākšanas dienai. Augt viņā. Tikai viņā, mans Dievs.
Un viņš jau to darīs un palīdzēs mums. Tagad 1. korintiešiem. Mums šodien ir šis piemiņas mielasts. Mums ir svētais vakarēdiens. Un te tādi brīnišķīgi vārdi. 1. korintieši 10. nodaļā 16. pants. 1. korintiešiem 10. nodaļa 16. pants. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tā nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Jo kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Mēs visi Jēzu Kristu esam viena miesā. Jēzus ir galva savai miesai, savai draudzei. Mēs esam visi vieni. Mums ir kopīgs šis mielasts. Kopīgs, mīļie brāļi un māsas. Un tas ir mīlestības akts. Te ir vislielākās mīlestības piepildījums, kāds ir dots. Tas reāli darbojās. Tas dragā sātāna valstība. Tā savienošanās ar Jēzus Kristus asinīm. Gar spēkā tas viss notiek. Mūsu pestīšana, glābšana, brīvība nāca gar spēkā. Nekā savādāk. Tavu pestīšana notika, kad Dieva gars tev piepildīja, iegāja tevī, tavā sirsniņā. Un tā mēs esam šīs miesas locekļi. Visās malās, viss dzīvo Dieva draudz, tautās, ciltīs, valodās. Mēs tik un tā esam Kristus miesa, Kristus līgava. Nebūs atdalīt Latvijas līgavu un Lietuvas līgavu, ja vēl kaut kur. Nebūs. Būs visi vieni. Bet galvenais, ka tā ir savienošanās. Tā reāli notiek, tā ir garīga savienošanās. Un tad tā garā ceļās, kā ir ar šo savienošanos, ja es esmu grēkā. Tāpēc Bībelē rakstīts, lai mēs pārbaudītu sev un tā ēdam. Jo kas ēd, nepārbaudīdam sev. Tur ir rakstīts, tāpēc daudz ir slimi, neveseli, pāragri nomiruši, tāpēc, kā nenovērtē šo Kristus miesu, kā pārbaudīt sev. Atcerieties, kā pacietība mūs ved. Žēlastība un pacietība. Es zinu, kas ir atzinies man personīgi un teica, es nevaru ciest, es grēkā baudīju. Piemiņas mīlestība. Un viņš teica, man Dieva gars nedod mieru. Un nāk un liek savu grēku nost. Redziet, Dieva pacietība, spēcīga un žēlastība runāja uz viņu. Un Dievs teica, lai mēs sev pārbaudītu. Un cik mēs to darām un atceramies un pieminam viņa nāvi, caur ko mēs esam dzīvi. Caur ko mēs esam pestīti un izglābti. Tikai tāpēc, ka viņš nomira Golgotas krustā. Un viņš teica, tiekam viņš nāk pasludināt tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Viņa nāve darbojas pie tiem, kas grēkā dzīvo. Mēs jau esam dzīvībā. Mēs jau esam baudījuši no to, ka viņš nomira par mūsu grēkiem. Bet tie, kas ir grēkā, Jēzus nav darbojas spēkā šodien. Tāpēc viņš teica, pasludināt tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Mīļais cilvēks, Kristus nav pa tevi spēkā. Tu vari tapt atpestīts, tu vari nožēlot savus grēkus. Kā tā ir žēlastība? Kā tā ir žēlastība? Iet tā iekšā, lai mēs dzīvot garā un staigāt garā. Kad cilvēks fiziskajā miesā kaut kas nav kārtībā, mums ir satraukums, pareizi. Man gods bīskaps teica, viņam bija asinsspiediens 200. Es domāju, šausmu dienas. Es nekad tādas lietas nav piedzīvojis. Es teicu, kā tu jūties? Viņš teica, briesmīgi. Galva kā bišķstrops. Redziet, reāli. Slimība izsauc. Ak, Dieva gars, kad mūsos ir apbēdināts. Tam arī vajadzētu mūsos izsaukt. Tu dzirdi? Mums vajadzētu nomanīt to, kā Dieva gars mūsos jūtās.
Es arī bieži, kā lai jums to pasaka, godīgs, lai palikt. Var jau būt, teiksim, labs bērniņš, kamēr vecāki redz. Un kā vecāki neredz, tad viņi parāda, kas viņos vēl ir iekšā. Un tāpat ir ar Dievu bērniem. Kad tu dari kaut ko un nesalīdzinies ar Dievu vārdu un negaidi uz Dievu. Mums vajadzētu, lai dzīvot vārdā, amen. Es pie sevi to kādreiz domāju. Tā nav garīga lieta, ko man te vārdā palikt. Mēs jau dzīvojam miesā, pareizi. Šito piķi minūti, kas var miesīgi te padarboties, paņemties. Un tad nāk apsūdzība, kad, bet Dievu gar gaismai vienmēr ir jāspīd, kas ir tevī. Es tur pirku uz Ziemassvētkiem piparkūks, saldums, un tur tā viena sieviete tāda. Un Dievu gars runā, tev ir grāmata mašīnā. Iedod viņai to grāmatu, uzdāvinai to grāmatu. Un es paņemu nopērku to, ko vajag, un aizēju atnesinu to grāmatu. Un viņi paņem, izlas un asars birstu. Viņi teica, kā man to vajag? Dievu gars uzrunāja. Es redzēju, ka viņi kaut kāds sagraut. Nu, kaut kas iekšā viņai ir. Neatklāja kas, bet kā viņi ir sagrauti. Tā grāmata par Dievu mīlestību un apžēlošanu, žēlastību. Un Dievu gars uzrunāja, iedod viņai. Un es viņai iedevu to grāmatu, un viņai asars acīs, kā man to vajadzēja. Un tā viņa vēl teica, jūs to uzraksties? Es teicu, nē. Viņi bija iepakot vēl iekšā plastmasā, plēvē. Redziet, kā tas ir, mīļie. Neapbēdināsim Dievu garu arī šodien. Viņš tikai grib tev palīdzēt. Tu būsi svētīts, ja tu atzīsies savos pārkāpumos. Nevis es to noslēpšu, es to nedarīšu. Nē, tu neaizies svētīts. Tu aizies zem šīs pacietības, Dieva pacietības, ko viņš parāda. Dieva žēlastības, lai atgrieztos. Bet tad, kad viņš visu zina, tad droši vajag atzīties. Amen. Iemācies runāt patiesībā Dievu. Man tēvs, šeit kāda jēga. Šeit puce vaļā visu patiesību. Viņš tik un tā zina. Tad tu viņam uzticies. Ja tu slēp, tu neusticies viņam. Noslēpt mēs neko nevaram. Tāpēc šodien, kad mums ir šī diena, lai šī savienošanās mums nes svētību, pārbaud sev. Kādreiz mums kaut kas paskrien garām, ka mēs tādā dzīves steigā nemaz nepamanām. Amen. Bet Dieva gars to var atgādināt. Dieva gars var to pateikt. To, ko Dieva gars atklāja, noliksim mēs to. Lūksim, lai Dieva gar gaismu mūs izgaismo. Viņš ir spogulis, kuram mēs spoguļojamies un redzam sev. Amen. Iesim lūkšanā. Lūksim mēs, lai šis šķīstīšanas darbs mums notiek.